Katrā no mums patiesībā slēpjas milzīgs potenciāls, spēks, kas vienkārši gaida, ka to atbrīvos. Šajā reizē iedziļināsimies filozofijā, kas pilnībā maina priekšstatu par to, ko vispār nozīmē būt stipram. Un pats labākais – darīsim to tieši šeit, Daugavpilī. Labi, ķersimies klāt. Un lūk, tā ir tā galvenā doma, kas slēpjas aiz Kettlebell Fit Daugavpils. Ziniet, šeit neiet runa par milzīgiem muskuļiem, ko rādīt spogulī. Nē. Šeit runa ir par to īsto praktisko spēku. Par spēju bez piepūles pacelt iepirkumu maisus vai spēlēties ar bērniem, nezaudējot elpu. Un, protams, aizvadīt garu darba dienu bez tām nomācošajām muguras sāpēm. Tas ir tas, ko sauc par spēku reālai dzīvei. Jā, tas tiešām ir kas vairāk nekā sports. Tā ir sava veida kustība, kas aicina atgūt prieku kustēties un atkal sākt uzticēties savam ķermenim. Ikvienam ir iespēja atklāt, uz ko ķermenis ir spējīgs, pat ja pēdējo reizi sportots tika sen atpakaļ skolas solā. Labi, tagad par pašu galveno rīku. Svarbumba. Atšķirībā no trenažieriem, kas, teiksim tā, izolē atsevišķus muskuļus, svarbumba ir kaut kas pavisam unikāls, tāds gudrs rīks. Kāpēc gudrs? Tāpēc, ka tā liek visam ķermenim strādāt kopā kā vienotam, perfekti koordinētam mehānismam. Un te ir tās 3 galvenās priekšrocības. Pirmkārt, neticama laika ekonomija. Otrakārt, tiek trenētas kustības, kuras mēs visi izmantojam katru dienu. Un treškārt, tas ir pieejams pilnīgi visiem, jo sākt var ar svaru, kas, ticiet man, ir vieglāks par piena paku. Kā tas ir iespējams? Pavisam vienkārši. Padomājiet, tikai 30 līdz 40 minūšu treniņš ar svarbumbu var pilnībā aizstāt pusotras stundas darbu parastajā zālē. Tas notiek tāpēc, ka vienlaicīgi tiek apvienota gan spēka, gan kardioslodze, attīstāt ķermeni kā vienotu veselumu, nevis atsevišķu daļu komplektu. Tagad pieķersimies tēmai, kas, esmu pārliecināts, daudzu satur pat pamēģināt. Tās ir bailes. Bailes par muguras veselību. Ir pienācis laiks šo mītu kliedēt, balstoties uz faktiem un, protams, pareizu tehniku. Šis ir jautājums, ko dzirdam atkal un atkal. Vai ceļot šo čuguna lodi nevar kaut ko sabojāt mugurai? Atbildi iespējams daudz pārsteigs. Lūk, atbilde skaitļos – 90%. Tieši tik daudzi mūsu audzēkņi atzīmēja, ka tās hroniskās ofisa sāpes pazūd jau pirmajā mēnesī. Kā tas var būt? Viss ir atkarīgs no viena – pareizas tehnikas. Pieredzējuša trenera vadībā svarbumba pārvēršas nevis par draudu, bet gan par labāko līdzekli veselai mugurai. Viss noslēpums ir šīs tās augtās muskuļu korsetes izveidē. Iedomājieties to kā dabisku svarcēlā jostu, ko veido paša ķermenis. Sloce tiek noņemta no mugurkaula skriemeļiem un gudri pārnest uz spēcīgākajām muskuļu grupām – kājām un sēžu. Tādējādi mugura tiek nevis traumēta, bet tieši otrādi – pasargāta un nostiprināta. Un te ir vēl viens ļoti populārs mīts īpaši sieviešu vidū. Tās ir bailes no tā, ka treniņi ar svaru pārvērs figūru par pārlieku muskuļotu, tādu kā vīrišķīgu. Patiesībā notiek tieši pretējais. Lai sieviete iegūtu masīvu muskuļu masu, ir nepieciešams ļoti specifisks hormonālais fons un ļoti mērķtiecīgs uzturs. Svarbumbu treniņi veido slaidu, tonizētu ķermeni, stiprina sēžas muskuļus un, kas nav mazsvarīgi, uzlabo stāju. Rezultāts ir vairāk enerģijas un tvirtuma, nevis apjoma. Daudzi cilvēki uzskata, ka pēc 40 vilciens jau ir aizgājis, ka sākt nodarboties ar ko jaunu un fizisku ir par vēlu, varbūt pat bīstami. Bet vai tiešām tā ir? Patiesība ir tāda, ka kļūt stiprākam var pilnīgi jebkurā vecumā. Svarbumbu treniņi ir īpaši pateicīgi, jo tos var perfekti pielāgot katram individuāli. Treniņi sākas ar svaru, kas ir vieglāks par iepirkumu maisiņu. Vecums nav šķērslis. Patiesībā tas ir labākais iemesls, lai sāktu mēģstiecīgi stiprināt locītavas un saites, nodrošinot savu kustību brīvību uz ilgiem gadiem. Bet, ziniet, tehnika un vingrinājumi ir tikai puse no stāsta. Kettlebell Fit Daugavpils īstais spēks slēpjas vidē. Apskatīsimies, cik svarīgs ir kluba sociālais aspekts un atbalsta sistēma. Šis, iespējams, ir pats svarīgākais punkts. Aizmirstiet par tām lielajām, spīdīgajām sporta zālēm, kur bieži valda sociālais spiediens un sajūta, ka uz visiem pastāvīgi kāds skatās. Šeit šī barjera ir pilnībā nojaukta.
Tā ir vide, kur ik viens var justies brīvi un koncentrēties uz sevi, nevis uz to, ko domā citi. Un garlaicīgi šeit noteikti nebūs. Katra nodarbība ir jauns izaicinājums. Mēs strādājam ar intervāliem, sadarbojamies pāros, rīkojam draudzīgas stafetes. Laiks paskrien vienkārši nemanot. Un pats galvenais – katrs jaunpienācējs saņem tūlītēju atbalstu, jo mēs visi ļoti labi atceramies, kā ir būt iesācējiem. Tātad, kā spērt šo pirmo, bet, iespējams, izšķirošo soli? Process ir padarīts tik vienkāršs un pieejams, cik vien tas vispār ir iespējams. Viss, kas jādara, ir sazināties, pieteikties bezmaksas iepazīšanās treniņam un vienkārši atnākt. Tiešām nekādu sarežģītu procedūru vai saistību. Tas ir tikai pirmais solis pretī jaunam spēkam. Un nē, nav nepieciešams uzreiz skriet uz veikalu un pirkt dārgu ekipējumu. Viss, kas ir vajadzīgs, ir parasts sporta apģērbs un ērti apavi. Svarbumbas, magnēziju un, protams, labu garastāvokli nodrošinām mēs. Un pats svarīgākais. Pirmais izmēģinājuma treniņš vienmēr ir par brīvu. Jā, pilnīgi bez maksas un bez jebkādām saistībām. Tā ir lieliski iespēja bez jebkāda riska atnākt, iepazīties ar treneri, sajust to atmosfēru zālē un pašam saprast, vai šis ceļš ir īstais. Tātad, redziet, īstais spēks nav tikai muskuļos. Tas ir spējā dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, bez sāpēm un ar pārliecību par sevi. Un tas ir pieejams ikvienam no mums. Iespējams, ir pienācis laiks atbrīvot to spēku, kas slēpjas tepat iekšā. Sazinieties ar mums!